Šī semināra ideja Nordea bankā aizsākās jau vairākus gadus atpakaļ, kad mēs vēlējāmies iepazīstināt darbiniekus ar šo interesanto tēmu, smeļoties informāciju un padomu no mūsu Ziemeļvalstu kolēģiem. Un izrādījās, ka šī tēma, šis seminārs bija tik ļoti interesants un noderīgs mūsu darbiniekiem, ka mēs sākām domāt, varbūt, ka šo ideju mēs varam attīstīt mazliet tālāk. Un jāsaka, ka webinārs vai tiešsaistes seminārs ir vēl pieejamāks nekā tas ir seminārs klātienē, jo vienīgais nosacījums, lai iegūtu vai lai piekļūtu šai informācijai vai lai būtu iespēja noklausīties šo tēmu, ir tikai dators un internets. Šis tiešsaistes seminārs nav vienpusēja komunikācija, kā tas var sākumā varbūt likties, jo katram dalībniekam ir iespēja arī aktīvi iesaistīties. Pirmkārt, jau ir iespēja, ja ir pieejams mikrofons, runāt, uzdot jautājumus, komentēt, varbūt dalīties ar piemēriem. Otrakārt, ir iespēja arī piedalīties aptaujā, ko mēs arī šī semināra laikā veicam, kā arī ir atvēlēts laiks īpaši jautājumiem semināra beigās, ko arī dalībnieki bieži vien izmanto un tiešām izveidojas aktīva diskusija. Kādreiz varējām aiziet uz kino visa ģimene, kādreiz varējām aizbraukt uz akvaparku, kādreiz varējām vienkārši paceļot. Šobrīd iespējams tas vairs nav pieejami, līdz ar to mums jāsāk domāt, kā mēs to varam atļauties. Un šajā brīdī arī pieslēdzās, ja tā varētu teikt, finanšu plānošana zināmā mērā piespiedu kārtā, jo brīvprātīgi bieži vien mums neizdodas piespiesties. Un es gribu teikt tā, ka, lai sakārtot savas ģimenes finanses, vislielākais noteicējs vai vislielākais atbildīgais ir noteikti katrs mājsaimniecības dalībnieks. Tomēr es esmu pārliecināts, ka daži padomi, risinājumi, ieteikumi, triki no malas vienmēr nodara.